Tonī, bet futbola virslīgas 9. kārta. Pirmajam aplim punktu šodien liks Tukums 2000 Telns komanda un arī viešņa Valmiera. Galvenais tiesnesis Aleksejs Griščenko, pirmā tiesneša asistents Denis Ševčenko, otrais tiesneša asistents Jevgeņijs Morozovs, ceturtais tiesnesis Jevgeņijs Keziks un tiesneša inspektors Dmitrijs Naļivaiko. Un vēlējās formās viešņa Valmiera, tikmēr tur krīt sadursmē cieši divi spēlētāji. Kembels, redzam atkārtojumā šo epizodu. Sātīgs krīt viens otram pa plecu un spēle varēs turpināt. Kembels Tukuma izpildījumā līdz viņam bumba nenonāk, tomēr tiek pie bumbas Stevensons. Arī pirmais raidījums pa Olses vārtiem, tomēr Olses to retajiem Tukuma leģionāriem 21 gadus vecs jamaikietis šo sezonu 7 spēlēs pagūs gūt divus vārtus. Cerēsim, ka tajā ziņā viss ir nokārtojies. Kā, mēs sekosim arī līdz informācijai. Tas taps publiski. Tajā zināsim vairāk. Bumba pāri visam laukumam, neizdodas tur bumbu uztvert Maksimam Sidorovam. Līdz ar to Valmierieši var steigties bīstamā uzbrukumā. Pats tur lauž cauri Varslavāns. Ļoti pārliecinoši spēlē Audi. Un attiecīgi šo spēli nācās toreiz izlaist komandas galvenajam trenerim Kristupam Dišleram. Tagad viņš ir atpakaļ ierindā un var savu komandu. Redzam atkārtojumā pāris momenti Valmieriešu izpildījumā. Šis cenšas uzbrukt. Stevensons piespēlē uz priekšu. Tur gan vien apraujās šis mēģinājums. Valmierā toreiz zaudējums pret Daugavpilu. Tā bija tā diena, kad vairāk spēles tika arī atcelts. Bet Valmierā tika. Jo pēdējās 5 spēlēs komanda tikus pie 7 punktiem. Un panākums pret Rīga 2-1. Uzvar arī Pācis Ozols tur lauž uz priekšu, neizdodas viņam apspēlēt savu pretspēlētāju. Un viņš šajā epizodē nospēlēja precīzāk un nu jau uzbrukumā steidza Valmierieši. Levante ar bumbu piespēlē. Izdodas gan, redzam atkārtojumā šo pēdējo epizodu. Birka ar bumbu piespēle un Sakorijus sitiens bloķē šo. Kā jau iepriekš minēja, attiecīgi pirms vēl spēle sākās, tad Varslavānam šī ir pirmā spēle šo zonā pamats sastāvā, tikmēr Vilkovs glābi. Bumba paliks mainiekiem un spēlē to visticamāk ievadīs vārdsargs Sergejs Vilkovs. Redzam atkārtojumā viena no pēdējām epizodēm, kur Vilkovs, glābs savu komandu vēlreiz šajā mačā. Tagad Valmierieši steidz uzbrukt centrējums vārds virsienā, neizdevās šo bumbu tvert Sergejam Vilkovam. Beigās centrējums vairāk izvērtās sitienā. Vilkovs šo bumbu atsit, tomēr atsit to. Toņiševa centrējums. Pēc tam gaušu tukumniekiem. Mans piespēlē uz Kembelu. Kembels šāviens ar kreiso kāju. Nokrist līdz ar to Ozols piespēlē uz priekšu. Tur sadursmi starp Vapni un Lizunovu, ap divu futbolistu cietuši. Iesaistās arī spēlē maču arbitrs. Lai kā turpinies brīdinājums, jeb zeltainā kartīte šajā mačā. Sadursmē ar Vapni. Tikmēr tur vēl viena epizode, kurā šoreiz cieši Stevensons. Lieliski iespēja atklāt maču rezultātu tukumniekiem. Kembels sitiens ar kreiso kāju atdurās pret Valmieras sieniņu. Gaidām tādu agresīvu un interesantu spēli mums šeit Tukumā. Redzam atkārtojumā. Kembels krīt, gatavs Tukums izspēlē, seko arī centrējums soda laukumā, tas gan nesakmīgs, bumba paliek pie Kembela, tomēr Kembels tur kļūdās un lieliski iespēja Valmierai steigt ātrijā uzbrukumā, tur Clemente klūp un tagad gan atskan tiesneša svilpe. Līdz ar to
Kristupam Kārlim Krieviņam par šo epizodi. Dzeltenā kartīte ļoti neapmierināts, viņš vēl pēc tam, ka tur bija noteikuma pārkāpums, nu lai vai kā spēle atsāks un atsāks ar Valmieras mēģinājumiem uzbrukt. Neizdodas gan Klemantē, gan tur apdraudēt Vilkova vārtus. Valmieras mēģinājumi gan turpinās un arī sitiens pa Vilkova vārtiem. Vilkova pēdējais saves pēc Vapnis izdarītā sitiena. Vārtsargs joprojām spēlē teicam. To pašu var teikt arī par Neizdodas Ozolam uztert bumbu ar galvu. Tur klūp. Šļūts kājās Lizunovs un jau dzeltenā kartīte ir pacēlta. Šo epizodu centās tur Lizunovs aizšļūkties līdz bumbai, bet pa bumbu netrāp. Balods ilgi to kontrolē, tagad izšķirās par tālu piespēli uz priekšu un lieliski epizode var izvērties valmieriešiem, tur gan nenonāk. Džibril Gei piespēles tagad, Valērijas Lizunovs ar bumbu steidz uzbrukumā. Pats izpilds sitienu, beigās tā izveidoja kā piespēlu un neizdod Stevensonam pārspēt Karlos Olses. Tālu piespēle uz Klemantē, Klemantē arī šo bumbu uztver, lieliski piespēle uz Gaušu. Gaušu klūp, bumbu atstāja laukumu. Valmieras stūrmans Jūtas Kalns. Redzam atkārtājumā šo epizodu, krīt Gaušu. Soda sitienu tur neizlūgties, tikmēr tur glābi. Šķiet vārtu pārliknes Tukumu no vārtu zaudējumu. Valmieriešiem jāsaka, tas vārtu pārliknes, vārtu stabi bijuši tādi interesanti liktenīgi, tikmēr Vilkovs atsita Gaušu izpildītos sitienu. Vēl viens stūrs sitiens būs valmieriešiem. Valmieriešiem šo sezonu klājas. Parasti tāda interesanta. Tāda, kur arī atkārtojumā ir šis moments Gei sitiens. Atspēlē tomēr bumbu beigās Vapnim. Vapni uz Varslavānu, Varslavāns pats ar bumbu. Tagad seko piespēle uz Geju, Gejs piespēlē Klemantē, sitiens atkārtots mēģinājums un bumba ir vārtos. Atklāja maču rezultātu. Valmiera 1-0 panāk Renārs Varslavāns. Līdz ar to viesiem izdodas pirmā puslaika izskaņā uzlaust Sergeja Vilkova vārdus. Nu, teicam, darbojās līdz pat šim momentam. Atlec veiksmīgi uz Varslavānu kreisās kājas. Un viņš to raida vārtos, panākot 1-0 par labu Valmierai. Pirmā puslaika izskaņā 0-0 stablo nomaina 1-0 un pārkāpsiņš noteikums bišķiņ pārcenties, redzam atkārtojumā. Tukum lieliski iespēja noslēdzas ar to, ka nekas arī netiek izveidots. Lieliski iespēja tikmēr Gejam apdraudēt Vilkova vārdus. Vilkovs šo bumbu atsit Tukumam. Redzam atkārtojumā šo iespēju, kas bija Džibrilam Gejam. Lielisks centrējums vārdu priekšā. Nevarēja teikt. Un spēle tikmēr jau ir atsākusies. Valmiera pāriet uzbrukumā. Klemantē piespēlē savu pārnieku, piespēle vārtu priekšā. Nu, ievad bumbu pēc iespējas ātrāk spēlē. Toņiševs izpild sitienu un Vilkovs glāb šajā epizodē. Pirmais pie atliekušās bumbas Gejs. Gejs ātri izpild vēl vienu centrējumu vārtu priekšā. Tur aktīvi cīņa par bumbu. Izpild arī vēl viens sitienu. Sitiens. Jā, pirms tam arī šis Toņišev raidījums pa vārtiem. Jā, Sidorovs joprojām atrodas uz zālē, šķiet šajā epizodē. Vismaz pagaidām vēl medpersonāls nestājas. Protestē neuzskatot, ka bija noteikuma pārkāpums, bet nu redzam atkārtojumā šo epizodi. Pielikt priekšā viņš kāju. Kontrolē bumbu, Sidorovs ar to. Tālu piespēle uz Parkomenko izdots viņam uztvert bumbu. Līdz sitienam viņš vēl netiek ielenkts. Viņš vieniešiem lieliski uzbrukumu iespēja. Klemantē ar bumbu piespēle uz Gaušu. Gaušu atpakaļ Klemantē, teicam, tur apmāja pretspēlētāji, izpild arī sitienu, tomēr šai bumbai ceļā stājas Dāvis Bormans. Izdodas viņam novērst vismaz pirmās briesmas, tomēr turpinās valmieriešu ofensīvu. Gejs mēģina izpildīt sitienu signāls.
Ja nav viņam izdevies gūt vārdus vēl šo sezonu. Samērā svarīgs nopelns pirmajā vārdu gūmā, tikmēr Sidorov tālu piespēle uz Stevensonu. Atvainojos Campbell. Tagad jau sitiets Pols uz vārtiem un bumbu atrod ceļu vārtos. 1-1 panāk Tukums. Nu šķietam no tādas nevainīgas situācijas. Tukumnieki gūst vārdus un... Kā jau minēja iepriekš, nepārāk daudz Tukumam šo momentu bija. Cenšas atgūt pārsvaru uz tablo valmieriešu Džibrils Gejs ar bumbu. Steidziņš garām Ozolam, vēl vienu epizodu un atrod bumbu ceļu vārtos. Valmieri atgriežas vadībā 2-1 uz tablo. Lietus Tukumā turpinās vārtu pirms tāpat un atgriež vadībā savu komandu. Redzam atkārtējumā šo epizodu teicam, Geja piespēle vārtu priekšā un atjauno vadību savai komandai uz tablo. Vēl pavisam nesen laukumā nākušais Jasons Bambulā. Uz zālē tūlīt pat kāps Kristers Penkevits. Viņam šī otrā spēle šo sezonu. Valmieriešu ielenkumā gan viņš bumbu pazaudē. Tagad tur cīnās par bumbu Gaušu. Gaušu uzvar duelī ar Bormanu. Piespēle uz Geju. Gejs aizlaužas uz priekšu, tomēr nolasa šo epizodi. Valmieriešiem pielikt punktu šai spēlē, redzam atkārtojumā. Tieši tā Rengols tur izšļūts un arī Kevins Cēsnieks, jaunā Valmieras spēlētāji. Tikmēr tur sāpīgi ciet šajā epizodē. Šķiet ir tā šo sezonu, kas nozīmē par šo epizodu zeltnā kartīnu. Jā, tieši tā, viņš jau tur ciet. Asi nospēlē. Tas gan noslēdz bez Olsas iesaistīšanās spēlē. Tagad Olsa sacīt bumbu, tomēr pie tās ir Sidorovs. Viņa sitiens pa galam neprecīz bumba. Tur laukuma vidusdaļā šķitas brīdi, kad tiks apturēt spēlē, vai kā tiesneši signalizē par to, ka mačs ir noslēdzies, nevis noteikuma pārkāpums Valmierai. Valmiera atpakaļ mājās ved 3 punktus.